Karstasinīgā spāņu kultūras un deju cienītāja Anna Dribas nereiz vien nokļūsi visu uzmanības centrā un dalībnieku savstarpējo strīdu krustugunīs. Anna jau šova sākumā ieskatījās brunacainajā Liepainiekā Kristapā. Es negribu pateikt, ka esmu baigi iemīlējusies. Es redzu viņa pirmā kārta labu mākslinieku, un viņam ir šarms. Kristaps Annai nespēja atbildēt ar pretmīlu. Viņš Annu atraidīja, skatītāji nenovērtēja Kristapa sniegumu mīlesdziesmu koncertā, un puisis no šova aizgāja. Anna jutās vainīga. Es zinu, ka stulbi, nekad nevajadzēja tā likt. Tā jau nav, tā... Nekas. Neko nevar, nu tā ir spēle. Vienkārši spēle tā ir. Es negribu, lai tā ir. Tiešām. Nu, gan jau satiksimies pēc tam. Es negribu, lai tu aiziet. Es negribu. Es mīlu tevi. Jau, jā. Turies. Es arī turēšos. Labi. Tā kā ir, tā tam jānotiek. Un Anna sāka aktīvu kampaņu par Kristapa atgriešanos šovā. Tu esi akli iemīlējusies. Es neesmu iemīlējusies. Viņš ir reāls, seksīgs džeks. Es neesmu iemīlējusies. Viņš ir reāls. Beidz, Marek. Man vienkārši tas sap, tā situācija visa bija, un es gribu, lai viņš atgriežas. Raimonda Paula dziesmu vakarā Karstasinīgā Anna vienīgā uzdrošinājās. Par ko es tev gribu ļoti uzslavēt, malacis par Paulu, ka tu piegāji viņam klāt. Tā bija tava panākuma atslēga vakardien. Maestro samulsa un tā ir štela. Tā ir štela. Nu, ne katrs var samulsināt Raimondu Paulu. Es ceru, ka man sieva neskatījās televīziju. Anna, saproti, divas cienīgas gājienas. Pieiet pie komponista. Anna malacis izmantoja izdevību, ka šeit zālē kopā ar mums ir meistro Raimonds Pauls un nepalaida garām šo izdevību. Malacis! Anna nenoliedzami ir spilgta. Lai ko viņa darītu vai nedarītu, tas izraisa diskusijas. Vismaz Okartas akadēmijas kopmītnēs noteikti. Taču savstarpējie strīdi un mīlestības pinekļi nav Annas vienīgie trumpji. Es ārkārtīgi laimīgi, ka es esmu šeit un es esmu redzējis tavu priekšnesumu, kas atkal priekš manis ir tiešām pilnība no A līdz Z. Šovakar dzimst tiešām šeit starp mums 11 vēl viena jauna zvaigzne. Paldies tev! Annas sniegumu koncertos novērtējusi gan žūrija, gan skatītāji. 2 reizes meitene iegūsi pirmo vietu, bet uz muļķu strīpas nav sēdējusi nereizi.